Raidījums Pusfabrikāts. Es sveicinātu Pusfabrikāta ēterā. Pasaki lūdzu man un mūsu skatītājiem, kā tevi sauc? Mani sauc Ella. Evalds, prieks iepazīties. Un tātad, kur tu šobrīd studē? Kurs, programma, augstskola? Es studēju Mākslas akadēmijā, audiovizuālajā nozarē. Tur apakšnozare ir vizuālā komunikācija, 2. kursā. Kāpēc tu izvēlējies tieši šo programmu, šo universitāti? Nu, kopumā šo gaitu. Tāpēc, ka es ļoti daudz nodarbojos apkārt ar visādām mākslas veidiem, gan tur dejošana un gan arī, piemēram, gleznošana. Tā kā visādas kopu nozares un viss kaut kas tāds. Un es nevarēju ilgi izdomāt, bet Mākslas akadēmijā bija tā kā loģiskā opcija, jo tomēr ar mākslām gribējās. Vizuālā komunikācija ir ļoti tā kā daudzveidīga nodaļa. Tur iemāca pamatus no visiem multimēdiju tā kā veidiem, kā darboties. Gan, piemēram, tur ar video, skaņu, foto, iespiedu grafikiem tā tālāk. Un tāpēc man likās, tas būtu ļoti vērtīgi man iemācīties pamatus no visa un tad saprast, kurus tālāk vēlos doties. Bet to, ka tu gribi ar mākslu saistīties, tu zināji jau kādu laiciņu. Jā. Okay. Un vai tu tā kā apdomāji iet šajā mākslas virzienā ārpus Latvijas, varbūt kaut kur? Jā, es biju domājusi, es noteikti vēlos vēl joprojām studēt arī ārpus Latvijas. Bet es zinu, es jau sen zināju, ka pēc manām domām Mākslas akadēmijā ir ļoti labs līmenis Latvijā. Un es zināju, ka es gribu vēl pāris gadus tā kā to studentu dzīvi tieši Latvijā. Un tad vienkārši vēlāk, kad es esmu biju pārliecināta precīzi, ko es vēlos mācīties, tad droši vien braukt tālāk. Un tad Mākslas akadēmija. Ko viņi prasīja no tevis? Atzīmes, eksāmeni, kas tur bija vajadzīgs, lai iestātos? Bija vajadzīgs atestāts, protams, ar eksāmeniem. Tad bija arī liecības, kopija, man liekas, sanāk, no 12. klases. Un tad bija eksāmeni, kas bija, man liekas, ka, es nezinu, vai vēl joprojām tā ir, bet kopš Covid laika ir izveidojies tas, kad bija 3 attālināti eksāmeni, un tad 1 tikai klātienē. Agrāk es zinu, ka viņiem bija arī jāglezno un jāzīmē uz vietas, bet mums bija jāiesniedz, ja nemaldos, 1 glezna, un tad kaut kādi 2 akadēmiskie zīmējumi. Un tad bija 2 kompozīcijas uzdevumi, kas viens bija attālināti, viņi atsūtīja tēmu, un tad mums bija jāizveido kaut kas par to tēmu jāiesniedz. Un tad viens bija kompozīcijas uzdevums, kas bija klātienē, vienkārši paņemot materiālus, un tad tu tur nosēdies, un ir noteikts laiks, ka tev kaut kas jāizveido. Man liekas, tieši šajā universitātē varētu tā kā būt bišķīt interesantāk tieši tas iestāšanās process, jo pārsvarā skolās pirms tam nemāca tik specifiskas lietas. Tāpēc tas ir mans jautājums, vai tu tā kā daudz gatavojies pati tā kā, ārpus skolas tieši šim tehniskās puses šiem zīmējumiem dažādiem un tā. Jā, jo viņiem ir ļoti specifiskas lietas, ko viņi tā kā sagaida. Un tāpēc ir arī tie, kā es neatceros, kā viņi precīzi saucās, bet tie tā kā sagatavošanās kursi. Bet es gan nepaspēju, pa vēlu izdomāju, ka es gribu iet uz akadēmiju, tāpēc es nepaspēju pieteikties tiem kursiem. Tur bieži vien ir cilvēki, kur iet 3 gadus arī viņos. Bet man ir apkārt ļoti daudz, gan jau, kuri ir pabeiguši, gan arī, kuri mācījās tajā laikā akadēmijā. Un tad es, principā, konsultējos vairāk ar viņiem, ko tur vairāk sagaida. Vai man, piemēram, Oma arī ir pabeigusi akadēmiju, tāpēc viņi man palīdzēja vairāk to akadēmisko pusi. Kompozīcija un tādas lietas kā tās radošie uzdevumi, kas mums bija. Tur arī ir tā, ka es gāju īstenībā ar vienu no rektoriem, ja nemaldos,
runāt, vienkārši pakonsultēties pirms tiem eksāmeniem, vai ir kaut kas noteikts, ko viņi sagaida. Un tad es uzzināju, jā, ka viņi tur grib daudzveidīgāk, vai lai ir smieklīgāk, vai kaut ko tam līdzīgu. Un tā kaut kā. Jā. Ļoti interesanti. Uzreiz pie galvenā gāja, lai paprasītu. Tā ir laba pieeja. Un vai Mākslas akadēmijā ir budžeta vietas, tāpat kā citās daudzās augstskolās, vai tur visi kopā? Lielākā daļa domāju, ka Mākslas akadēmijā ir tikai budžeta vietas. Jo ir, tā arī principā tā viņi ļoti maz cilvēku tiek iekšā, tāpēc arī visiem ir budžeta vietas. Bet es netiku uzreiz, jo es iestājos un es paliku, man liekas, pirmā strīpas vai otrā. Un man ļoti gribējās tur tikt. Un man likās, ja es paņemtu akadēmisko gadu, tad es vienkārši kaut kur prom. Es, man liekas, netiktu atkal pie mācīšanās, jo es ļoti tā nesavākti, man liekas, to visu uztvēru. Un tāpēc es gāju un runājos ar viņiem, vai ir iespēja kaut kādā veidā pa maksu mācīties. Un izrādās, ka tā ir tāda kā oficiāla lieta, jā, ka viņi, ja tu nāc un interesējies, tā kā tev arī var piedāvāt par maksu mācīties. Tur viņi vienkārši to tā kā nesludina. Jo tad jau visi gan jau gribētu iet, un tad viņiem būtu čakarīgi un tā tālāk. Bet tad, jā, es noskaidroju, ka tur var mācīties par maksu. Bet tur arī bija tā kā, viņiem bija tāds, tur bija veseli tur kaut 3 pieteikumi jāraksta, un tad tur, es neatceros, tas viss bija baigais hauss, bet tur runāja ar vairākām tām vadībām tā tālāk, un tad es ļoti ilgi gaidīju, un man it kā apstiprināja, ka jā, tad es varu pat maksu pamācīties, un tad vienkārši uzreiz kā, es nomācījos tikai 1 semestri pa maksu, jo notika rotācija, kas sanāk no mana kursa aizgāja prom viena meitene, un tad es uzreiz biju tā kā budžeta vietā. Bet, jā, un es neuzzināju, ka es esmu oficiāli tikusi tā kā maksas vietā. Es uzzināju tā kā to mēnesi jau, kad es biju mācījusies tur. Tātad es nezināju, ka tu maksā? Tā kā es nezināju, ka es esmu oficiāli tikusi. Jo es vienkārši tā kā gāju tur, jo visi zināja, ka es it kā esmu. Viņi arī it kā pateica, jā, būs, bet tā kā man vēl apliecība nebija, un es nebiju parakstījis to līgumu, bet es mēnesi jau mācījos tur. Tā kā tā. Labi, ka viss sagāja. Ņemot vērā, ka tu jau esi tomēr otrajā kursā, tad tev ļoti piemērots jautājums, vai kādi bija tavi pirmie iespaidi, ko tu sagaidīji un ko tu redzēji, un kā viņi ir bišķīt mainījušies šī gada laikā, iepriekšējā gada laikā? Principā, man iespēja bija labi, man likās, es jau sen zināju, ka tā ēka ir ļoti skaista, un tur atmosfēra tāda ļoti brīva un patīkama. Tagad man pat ir tāds sajūta, ka tur ir pat brīvāk nekā man likās. Nevis tā, ka mums tur nepievērš uzmanību vai tam līdzīgi, bet tas tiešām ir tā, ka mēs ejam tur, darbojamies ar tām mākslām, un mums tā kā vairāk, es teiktu, ka mums vairāk nevis tā kā māca konkrēti, bet mums vairāk tā kā ievirza, lai mēs paši gribam to darīt. Tā kā pastāst, protams, arī māca kaut kādas lietas, ir tur kaut kādas programmas vai kādas konkrētas lietas, bet viņi vairāk tā kā, tur jau tajā mākslas vidē. Tāda jau tā doma ir, ne? Jā, droši vien, tā arī ir. Bet, man likās, ka būs vairāk tā kā mācīšanās. Un tieši tie paši lektori, kādi viņi ir ļoti virzīti uz jūsu attīstību? Ļoti kā kurš. Bet pārsvarā lielākā daļa, ir ļoti patīkami sajūta, ka viņi arī ir mākslinieki. Ka viņi tiešām var just, ka viņi ir tādi mākslinieki. Un tad lielākā daļa ir ļoti pievērš mums uzmanību, ļoti, tā kā mēs sarakstamies arī atsevišķi visiem, tur arī numuri zinām. Un tiešām, ja kāds jautājums, droši ir kaut kādi konkrēti, kuriem tas nav tik nopietni, laikam, un tad viņi tur... Bet tādam jau jābūt vienam, lai ir par ko parunāt. Jā. Ok, un tieši priekšmeti, ko viņi māca tie lektori, kādi, tev ir kaut kādi mīļākie varbūt un nemīļākie? Mums, ņemot vērā, ka tā ir ļoti daudzpusīga tā nodaļa, mums, piemēram, pagājuši gadu bija pilnīgi cita priekšmeti, nekā mums ir šogad, un tāpat arī nākamgad būs pilnīgi kaut kas cits. Tāpēc, principā,
katrā gadā, man pagājušajā gadā ļoti patika fotografija. Šogad man ļoti patīk video montāža. Ļoti tas ir forši. Un mēs mācāmies arī, tad ir viena nodarbība, kas ir 3D ar Blender mācāmies darboties. Tas ir interesanti. Man ļoti patīk tas, ka man katru gadu var būt kaut kas cits mīļākais, jo mēs mācāmies ļoti dažādas lietas. Tā kaut kā. Okay. Tas tā kā nav saspiesti. Jā. Okay. Un vai jūsu skolā arī ir kaut kāda ārpus, pat ne ārpus mācībām, bet saistībā ar mācībām un hobijiem? Vienot sakot, domas kaut kādas un tā kā pulciņi, lietas, kur iesaistīties skolas attīstībā, varbūt tā teikt. Jā, tikko bija arī vēlēšana tam, tai domai, laikam, jā. Es gan, laikam, mums ir ļoti tā, ka ir ļoti daudz nodaļas tur, tāpēc principā tā kā saliedētas vairāk ir tās nodaļas. Piemēram, vizuālā komunikācija ļoti daudz darbojās ar kustību attēls skaņa. Un tad arī sanāk, ka, principā, ja mums ir kaut kādi pasākumi, tad mums ir kopā, un tad arī ar 3., 4. kursiem, 1. tā. Bet, jo katram ir arī mūsu, piemēram, nodaļai ir tā telpa, kas ir mūsu telpa, ir nevis lielajā akadēmijas ēkā, bet tā kā piebūvē. Tāpēc mēs arī bieži vien, man tāds sajūta, kas man netraucē, bet mēs neesam baigi tā kā iekšā tajā pašā centrā. Jā. Tavi kursa biedri, ar kuriem tu pavadi laiku tajā piebūvē, tev viņi, tā kā, tu jau esi sapazinusies, kā tev vispār šķiet kādi, ja tā drīkst vispār generalizot, bet kādi ir tie cilvēki, kas mācās Mākslas akadēmijā? Es reāli īstenībā tiešām varu runāt tikai par vizuālās komunikācijas tiem cilvēkiem, jo es tā arī ir, principā, visvairāk zinu tos, un tad kaut kāds atsevišķs varbūt no citām vietām, citās nodaļās. Bet, piemēram, es visu laiku teicu, īstenībā, man ļoti paveicās ar kursu, jo mēs ļoti ātri palikām saliedēti, un mēs esam tikai 10. Tāpēc katrā kursā ir 10 apmēram cilvēki, varbūt mazāk, varbūt vairāk. Bet, tāpēc mēs ātri saliedējāmies, un tāpat arī es klausos, ka arī 1. kursam tagad vizuālā komunikācija arī diezgan labi. Man tur arī 2 draugi tagad mācās. Ļoti labi kaut kā veiksmīgi sadraudzējās. Mums arī ir vienmēr tas rudens sākumā tā kā saliedēšanās pasākums 1. kursam, ko rīko 2. kurs. Un tad pagājušajā gadā mums tas bija ļoti tāds labs veids, kā iejusties vairāk tajā ēkā un ar cilvēkiem vairāk parunāt. Tā kaut kā. Un pašas mācības, pirmkārt, vai uzdod daudz? Otrkārt, vai tas, ko uzdod, jau uzdod, vai tas ir grūti? Un kur tu teiktu, ka tev labāk patīk to visu darīt mājās, vai jums ir kāda telpa pašā akadēmijā? Es teiktu, ka uzdod diezgan, kas, ir diezgan saspringti. Bet man ļoti patīk tas, ko es daru, tāpēc tas nav tā, ka es nenormāli mocos tur. Bet, mājās man nesanāk mācīties, un tā ir vienmēr bijis. Es mājās atpūšos, tāpēc, ja man vajag mācīties... Es ļoti saprotu to, jā. Jā, es, piemēram, attālināto periodu, kad bija jāmācās vienkārši, tas bija drausmīgi. Bet, principā, es eju uz kaut kādām, vai akadēmijā, protams, tur... Ja vajag darboties studijā vai ar kaut kādu aparatūru, to var pierakstīt. Un tad mums ir pagājušajā gadā bija reize, ka mēs līdz 4 naktī palikām akadēmijā. Jums, piemēram, jāfočē darbi pirms skatām. Tā, bet tur arī nodaļā var palikt mācīties, ja vajag vienkārši uz datoru vai kaut ko. Vai arī es bieži vien eju uz kaut kādām kafejnīcām vienkārši sēžu. Bet arī lielākā daļa uzdevumu ir tādi, kurus, piemēram, man ir jānofilmē videoklips. Un tad es eju uz noteiktām lokācijām. Un tad, filmēju. Tas bieži vien darbi nav... Ir kaut kādi darbi, kas ir jādara, sēžot vienkārši datorā vai tam līdzīgi, bet pārsvarā ir ļoti daudz radošu darbi. Jā. Kopumā tu esi apmierināta ar savu izvēli tieši iet uz... Jā, es esmu. Man prieks. Un citiem ieteiktu? Pilnīgi noteikti. Okay. Es ļoti reklamēju vizuālo komunikāciju visiem. Tad
kādi ir pagaidām, ja tev ir kaut kādi vispār kaut bišķīti plāni uz nākotni? Varbūt jau pēc pašas universitātes vai kaut uz nākamo kursu? Tāda plāna man ir. Es ļoti vēlos nākamgad braukt Erasmusā. Un tad februārī ir līdz februārim tā pieteikšanās, un tad jau skatīsies. Bet es gribētu 3. kursā būt kaut kur prom. Un tad 4. tad to bakalauru uzrakstīt, un tad tālāk, ja godīgi skatīšos pēc situācijas, es domāju, ka es gribētu iet mācīties vēl kaut ko. Es vēl nezinu, vai tieši akadēmijā uz maģistriem vai pamēģināt biku kaut kā citu, bet es domāju, ka es vēl pamācīšos kaut ko. Bet tieši pēc bakalaura pabeigšanas, vai kādas ir darba iespējas? Vai arī tu esi vairāk tāds freelancer, ka tev pašam saviem spēkiem un ar savu mākslu ir jātaisa naudiņa, ja tu gribi? Ļoti abi var būt. Es varu būt freelancer, kas ir bijuši sarežģīti, man liekas, ja tas ir tāds sākumiņš tam. Bet principā pēc tieši manas nodaļas pabeigšanas, man liekas, darba iespējas ir ļoti daudz, jo es varu strādāt gan, piemēram, tur mārketinga vai reklāmu kaut kādās veidos, vai tāpat kā, piemēram, taisīt plakātus kaut vai filmu. Ja godīgi, man šķiet, ka ir ļoti, ļoti daudz iespējas, tāpēc arī, man liekas, man tas bišķiņ biedē, jo ir ļoti daudz, kuras varētu strādāt, es īsti vēl nezinu konkrēti, kur. Bet tā jau pamēģinās. Un īstenībā jau akadēmija ik pa laikam sūta kaut kāds e-pasts, ja ir kaut kāds prakšu iespējas vai, piemēram, lekcijas, kur stāsta par to. Ir izstādes ik pa laikam kaut kādas izstādes, kur tā kā nāk no radošajām sfērām kaut kādas kompānijas, un tad viņi stāsta par iespējām, kur tu vari strādāt kā mākslinieks. Brīnišķīgi. Jā. Un tad visbeidzot, vai tev ir kaut kādi ieteikumi cilvēkiem, kuri šobrīd beidz vidusskolu? Lai gan es zinu, ka tev tas bija bišķīt senāk nekā man pieņemsim, bet vai tev ir kaut kāda atmiņa, ko tu darīji, kā tu kaupoji vai? Man bija ļoti tāda sajūta, ka man uzreiz ir jāiet mācīties kaut kas, ko es darīšu visu savu dzīvi. Un man bija ļoti grūti apzināties to, ka reāli mēs varam mācīties tiešām visu dzīvi un jebko, ko vēlās. Un arī nav ar pirmo jātrāpa īstajā sfērā mācoties. Ir tik daudz iespējas mūsdienās ir. Ir arī cilvēki, kuri, piemēram, nezina uzreiz, ko viņi grib mācīties. Es ieteiktu izvērtēt, vai tu esi tāda tipa cilvēks, ka tu vari paņemt akadēmisko, lai, pilnveidotu sevi, vai ir cilvēki, kuri grib paceļot vai padzīvot kaut kur ārpus pirms mācīšanās. Ja tu zini, ka tu aizies mācīties, es domāju, ka tā ir superīga iespēja. Bet es uzskatu, ka noteikti ir jāaiziet kaut kur pamācīties. Jebko, jo īstenībā, zināšanas nekad nenāk par skādi, arī ja tas nav tas, ko darīs nākotnē. Un nesatraukties par to tik ļoti. Ļoti daudz rīktīgi streso par to, bet var taču visu laiku pamainīt kaut ko un tā. Super. Labi. Paldies tev, ka atnāci šodien. Paldies, jums arī. Kā tev sauc? Esmu Nadīna Anna-Larionova. Un es studēju Latvijas Kultūras akadēmijas audiovizuālās mākslas programmas apakšprogrammā audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana. Kurš gads tev ir? 2. kurs. Super. Kā tu izvēlējies tieši šo programmu un tieši šo universitāti? Sanāk, martā, pirms 12. klases martā, es Facebookā ieraudzīju aicinājumu nākt uz studentu kurpēm, kas ir iespēja pievienoties lekcijās un skatīties, kā notiek lekcijas Kultūras akadēmijā. Un sākumā domāju par vienu citu programmu, bet tad radošajām industrijām. Bet tad es skatījos to lekciju sarakstu un ieraudzīju programmu audiovizuālā māksla, un man tās lekcijas likās interesantas, vienkārši atnākt paklausīties, un tā arī es te atnācu, paklausījos un paliku. Es domāju, ka es varētu šeit palikt un mēģināt šeit tikt iekšā. Cik ātri tu veici to izvēli, ka šis ir tas, ko es darīšu, vai tu arī pēdējā brīdī sāki visu iesniegt? Es to izdomāju, tas bija noteikti pēc pēdējā zvana. Laika posmā starp pēdējo zvanu un izlaidumu. Tas bija kaut kāds mājas, jūnijas, kad man bija tāds, ka šī ir mana galvenā prioritāte un ka es mēģināšu nākt uz šejienu un centīšos šeit tikt iekšā.
Vai tev pirms tam bija arī kaut kāds tāds mākslinieckāka pagātne kā cilvēkam, vai tā kā tas ir tāds? Nu, es zinu, ka es arī vidusskolas laikā gāju uz vidusskolām domas sēdēm, un tad mēs ar draudzeni uzfilmējām vēlēšanu raidījumu. Un kaut kāds nedaudz mākslinieckāka pagātne ir pirms vēl pirmās gimnāzijas, bet tas bija sākuma skolā. Bet kopumā es teiktu, ka es nācu diezgan kā tāds zaļš gurķis uz šejieni, jo zinu, ka ir citi mani kursa biedri, kuriem ir vairāk pieredzes, kur tieši nāk no tieši skolām, kas ir vairāk ar mākslu saistītas. Un es atnācu no šejienes, bet tas man pilnīgi nekādā veidā nav traucējis šeit iejusties un šeit palikt un studēt šeit. Vai tu apdomāji braukt uz ārzemēm? Nē, es nezinu, man nevienā brīdī tas nebija saistoši. Es pat nezinu, kāpēc man vienkārši, kamēr man klases biedri meklēja tur visādas studijas ārvalstīs, man bija tāds, ka es visticamāk palikšu Latvijā, jo man līdz pēdējiem brīdim nebija skaidrs, ko es vispār gribu darīt. Un tad, ja tu brauc uz ārzemēm, tas uzreiz ir tev jau dažiem pat 11. klasē jāsāk pieteikties un viss tas process un tā tālāk. Un es nezinu, es to atstāju tā diezgan mierīgi, un man bija tāds, palikšu Latvijā, skatīšos, tad jau redzēs. Okay. Cik grūts bija tieši pats tikšanas process šeit iekšā? Kāda bija kaut kādas prasības, kaut kādas eksāmeni, kas vispār kāds notika? Nu jā, salīdzinot ar citām programmām, labi, Kultūras akadēmijā tikai viena programma, kur var tikt ar iestāju eksāmenu rezultātiem, un tā ir, ar eksāmenu rezultātiem, es domāju. Un tā ir radošās industrijas. Un pārējās programmās, lai tiktu iekšā, ir jāveic kāds iestāju eksāmens. Man iestāju eksāmens sastāvēja no 3 daļām. Pirmā daļa notika attālināti, tad bija jāuzraksta motivācijas vēstule, kāpēc gribu šeit mācīties. Konkrēti manam producēšanas novirzienam bija jāraksta filmas analīze no producēšanas skatu punkta, kas man bija kaut kas tāds jauns un tā. Es uzrakstīju to filmas analīzi, un tad bija jāpievieno savus radošie darbi, ja tev tādi ir, un kaut kas tāds, savus radošais portfolio ar pamatojumu, paskaidrojumiem, ko tu esi darījis, ko tu esi, kāda ir tava pieredze. Un tas bija pirmajā kārtā, un tad pēc 2 dienām jau bija rezultāti, un tev uzaicināja uz 2. kārtu. 2. kārtā tu atnāc šeit ar savu pašu datoru, un tev pasaka producentiem, pasaka tēmu, un cik ātri, bet 4 stundu laikā bija jāizveido prezentācija par tēmu, kur pateica, un tieši pateica tēmu, un tev jāizveido prezentācija par pasākumu šīs tēmas, abstraktās tēmas ietvaros. Un tam jābūt vai filmai, vai skatuves mākslas kaut kam teātrim, vai kaut kāds pasākums, kur iedarbojas abas šīs lietas. Un tad bija jāprezentē šī prezentācija, un tur bija jāuzsver kaut kādi punkti, kā tu piesaistīsi finansējumu, kāda ir tava mērķa auditorija un vispārējais, ar ko producenti nodarbojas. Vai tu atceries, kāda bija tā tēma? Mana tēma bija melns un balts, bet viņiem visiem, tiem, kas mūs, tagad es jau varu teikt pasniedzējiem, kas mūs iepazīstināja ar šo tēmu, viņiem bija tāds, ka neņemat to tiešā nozīmē, ņemat abstrakti un iziet kaut kādu abstraktāku ceļu, kad ne visi vienmēr jāsaprot tiešā nozīmē. Okay. Un tad arī pēc tās kārtas jūs jau atlasījāt? Nē, un tad bija 3. kārta pārunas, kur es aizgāju uz pārunām, un tad viņi vēlreiz gribēja noskaidrot manu motivāciju, kāpēc es šeit esmu, kāda ir mana pieredze un kādas manas zināšanas un viss pārējais. Tieši tā pārunas, kur tev arī uzdev jautājums, kur arī bija jautājumi par kino industriju Latvijā, ko es zinu, kas man interesē, kādas filmas vēlētos veidot, un tam līdzīgi. Jā. Vai tu kaut kā pirms tieši tā visa iestāšanās procesa gatavojies? Es īsti nezinu, kā tu šim varētu sagatavoties, bet varbūt bija kaut kas, ko tu vai tu vienkārši meties tajā visā iekšā bez nekādas sagatavošanās? Es teiktu, ka es nebiju diezgan sagatavota, bet tajā pašā laikā šim arī tu nevari gatavoties. Tu tam gatavojies vienkārši visu savu dzīvi. Tu visu dzīvi skaties filmas, tu par viņām domā. Un ja tev iekšā ir tas, ja tu dedz par tām filmām, par tām idejām, tu jau automātiski tu vienkārši dzīvi tev sagatavo šiem iestāju pārbaudījumiem. Bet tas ir konkrēti uz manu specializāciju, bet pieņemsim režisoriem, operatoriem es noteikti ieteiktu jau tagad sākt, tie, kas domā par studijām Kultūras akadēmijā, jau tagad sākt meklēt iespējas, filmēt savas īsfilmiņas un piedalīties pirmajā lentē un vienkārši mēģināt
jau tagad darboties un vienkārši pēc savām sajūtām darboties tālāk. Okay. Un tad jums te ir, kā mēs jau sapratām, budžeta vietas, vai tu centies tikt budžeta vietā, vai tu tiki budžeta vietā? Kā tas viss notiek? Nu jā, mums ir, ja nemaldos, kāda 10 vai 11 vietas bija uz 30 cilvēkiem apmēram. Nu, kaut kā tā, es negribu pateikt. Bet, iespēja tikt budžetā apmēram 1:3. Es tiku budžetā, bet ir tā, ka, ja tu pirmajā gadā netiec, tad pēc pirmā gada notiek rotācija, ka viņi pēc mācību sekmju rezultātiem vēlreiz izvērtē, kur cilvēki paliek budžetā, kuri nomaina un tā. Un es arī paliku pēc 2. gada budžetā, tā kā šobrīd studēju budžetā. Jā, paldies! Skaidrs. Un kā tas būtībā ir pēc atzīmēm, vai kā viņi piešķir to pirmo budžetu? Pēc eksāmena rezultātiem, okay. Jo tur ir katru kārtu vērtē ar 100 punktu sistēmā, un tam visam klāt vēl nāk eksāmena rezultāti, kuri arī ir bonus. Un, nav tā, ka skolā šobrīd var atslābt, tur jāturpina kārtīgi mācīties, līdz tā būs labs atzīmes eksāmenos. Jā, noted. Okay, kādi bija tavi pirmie iespaidi vispār par visu šo iestādi un mācībām? Tas bija tik vispār, interesanti, ja tā var teikt. Tas ir pilnīgi, pretstats pirmajā ģimnāzijai, tas, kas notiek šeit filmu skolā. Vienkārši tā atmosfēra ir pilnīgi citāda. Ja pirmajā ģimnāzijā ir ļoti akadēmiska vide, tad šeit ir tāda, es teiktu, ļoti brīva vide, kur mēs man vismaz pašai viens no tiem pirmiem kultūra šokiem bija tas, ka es atnāku šejieni un nav tā, ka es esmu vienīgais cilvēks klasē, kurš grib kaut ko organizēt, kaut ko darīt, kurš cenšas savienot visu klases kopā, ka kāds pasaka kādu ideju, uzraksta kursu čatā vai kaut ko tādu. Un tad visiem tāds, daram, iesaistamies, un ka visi vienkārši ir aktīvi, un visi cilvēki, kas ir atnākuši šeit mācīties, viņi ir aktīvi darīt visu. Un arī mācību priekšmets šeit man ir tāda, studiju priekšmets man šeit ir tāda, kāda man pirmajā ģimnāzijā nebija. Piemēram, es nekad dzīvē nebiju mācījusies aktiermeistarību, kas ir vispār, man pašai tas bija ļoti, interesanti sākt vispār pieiet izglītībai no pilnīgi citas skata punkta. Bet tev bija grūti tajā, ieiet, vai tas tā dabiski notika? Kā šis ir forši, šis ir, kas man patīk labāk? Tas tā diezgan dabiski notika, man liekas, es teiktu drīzāk. Un kādi tev ir tagadēji iespēja jau pēc gada šeit mainījušies? Palikuši labāki, sliktāki? Zini kā, pirmais gads visiem audiovizuāļiem, man liekas, ir liels izaicinājums, jo pirmajā semestrī man liekas, ka top 4-5 īsfilmas. Tas ir nenormāli liels, ir nenormāli liela slodze. Ļoti daudz, kas ir jādara īsā laika periodā. Un mums vienkārši no sākuma tu atnāc kā pilnīgi no malas, nezinu vispār, kas šeit notiek. Un tev uzreiz jau iemet iekšā visādos uzdevumos, un tad tu centies, jo sāksim ar to, ka filmu veidošana ir komandas darbs, un tu to nevar darīt vienatnē. Un tad tev ir uzreiz jāsāk runāt ar cilvēkiem, jāsāk vairāk komunicēt un veidot tās komandas. Un tas arī ir tas, ka šeit ir pilnīgi citi cilvēki, no pilnīgi katrs no savas vides atnākuši, un tad jūs cenšaties visi atrast kādu kopīgu veidu, kā darboties. Un tas ir ļoti... Es teiktu, ka ir ļoti atšķirīgi no pirmās ģimnāzijas, bet ielikt šeit nebija tik sarežģīti. Jo, ja tu vienkārši no dabas jau esi tāds, atvērts cilvēks, ja tu esi gatavs pieņemt apkārtējo vidi, ātri pielāgoties, tad bija diezgan vienkārši. Un tev pirms iestāšanās bija jau daudz kaut kādu ar kino pasauli saistītu kontaktu, vai tieši šeit tu visvairāk iepazinies? Jo man liekas, daudziem jau pirms tam visticamāk ir vis kaut kādi paziņas, kas, šitas man tur, tas režisors, tas operators, blā. Tev nebija? Man tā nebija, nē. Es vienkārši nācu ar savu interesi par to kino, par tēmu, un tā es arī te paliku. Un tad šeit vienkārši iegūst visu laiku, nenormāli daudz kontaktu, man liekas. Tas ir labi, jā. Kādi, pastāst mums, ir tavi lektori, pasniedzēji, raksturo viņus? Es nezinu, kā pateikt. Viņi vienkārši ir ļoti superīgi cilvēki. Man ļoti patīk mani pasniedzēji. Tiešām visi man šķiet, ka es nezinu, labi, viens ir tas, kā notiek lekcijas, kādā atmosfērā, kā viņi pasniedz, cik ļoti viņi visi deg pa tēmu. Un visi pasniedzēji ir tiešām ir
vai nu darbojušies, vai arī darbojas industrijā, viņi saprot, kā tas viss strādā. Un, ja pat kaut kas viņiem pašiem līdz galam nav skaidrs, viņi vienmēr var zināt, viņiem vienmēr tāds, es pats pajautāšu tam cilvēkam, atstardīšu tos kontaktus un tam līdzīgi. Un tā kā šeit ir tā atmosfēra, ko es jau šeit minēju, kas man tā kā ļoti svarīga, ka mēs jau pasniedzējām, man liekas, pēc pirmā pusgada pārgājām uz STU. Un es eju pa gaitni, man pretī nāk filmu skolas vadītājs, viņam tāds jau, man tāds čau. Un tas ir ļoti tuvas ciešas, nezinu, attiecības, jo, nu jā, kā jau minēju, kino tiešām balstās uz attiecībām, uz cilvēkiem, uz komandu, un to mums arī šeit vide ieliek. Un ir vienkārši gadījies arī tā, ka pēc lekcijām es eju mājās, un es ieraugu, ka viens pasniedzējs tur sēž, un es ieju pajautāt vienu jautājumu par tēmu, un tad mēs aizrunājamies par kaut kādām citām tēmām, nāk garām citi kursa biedri, un tad mēs attopamies kādas 2 stundas, 4 cilvēki sēžot kabinetā un runājot par dzīvi. Un tas ir tāds tā kā, pasniedzēji šeit ir, viņiem šis arī nav tāds, nezinu, kā pateikt, darbs, pēc kura viņi atnāk uz darbu, aiziet mājās, aiziet gulēt. Viņi visu laiku kā, ir mums, nezinu, blakus un mūs iedrošina, atbalsta, kad vajag. Un par pasniedzējiem es varu teikt vislabākās atsauksmes. Mīlu visus tos pasniedzējus. Jā, un tad kādi tev ir priekšmeti? Varbūt kāds tavs mīļākais priekšmets, nemīļākais? Tas vai tas saistīts tieši ar to pasniedzēju kaut kādu konkrēto? Ar pasniedzējiem? Nē, ar priekšmetiem ir tā, ka priekšmeti mainās. Dažas priekšmeti ilgs tikai 1 semestri, un tad nomainās jauni. Man kā producēšanai viens no mīļākajiem priekšmetiem ir tieši tā kā producēšanas priekšmets, kur mēs mācāmies. Vispār daudziem, man liekas, nav tā kā nojausmas, kas tas producents īsti ir. Un producents ir reāli cilvēks, kas tā kā virza visu filmas radīšanas ideju no A līdz Z, noved no sākuma līdz beigām. Nu, industrijā tas izpaužas ar finansējumu, piesaistīšanu un tā pārējo, bet jā, un tad tieši tās producēšanas lekcijas ir viens no tuvākajām, bet mums ir, piemēram, arī tādi kursi, kur mēs atnākam uz lekciju, mēs kopā noskatāmies kādu filmu, un pēc tam mēs vienkārši runājam par šo filmu, vai arī nāk filmu režisori un stāsta, kā šī filma tika veidota, kādi tur paņēmieni tika izmantot, un tas ir viss tā kā ļoti noderīgi. Un, lekcijas, nezinu, kādas mums. Tas ir tas, kas mums notiek šajās telpās, bet mums ir arī dažas lekcijas, kas mums notiek Kultūras akadēmijas telpās, kas ir Ludzas ielā, nevis šeit filmu skolā. Un tās lekcijas vairāk tādas uz akadēmisko pusi, kur mums māca arī tur mākslas vēsturi, filozofiju, literatūras vēsturi. Un tā, lai mums arī ir pamati tajā visā, kā top māksla, ne tikai par filmām. Okay. Jums ir kaut kādi atsevišķi vēl klubiņi, nezinu, tur tā padome, tas viss? Nu, ir Kultūras akadēmijas studentu padome, kur no visām programmām veidojas tā padome, kur ir arī tas, nezinu, tā kā līdzīgi kā vidusskolēnu doma, tā arī Kultūras akadēmija ir sava studentu padome. Bet mēs esam, es teiktu, tā audiovizuāli diezgan slinki uz to, jo sēdes vienmēr notiek citā ēkā, un mēs esam paši ierauti visādos savos projektos, ka mēs pārsvarā dzīvojam vienkārši savā audiovizuāli burbulī. Bet mums ir, es nezinu, kā pateikt, ir visu laiku apkārt kaut kas notiek, un tad vienkārši jāķer iespējas. Ir visādi filmu vakar, ko mēs paši organizējam, vai kur mēs dzirdam, ka kāds organizē, mēs tos apmeklējam. Tad ir, mēs arī kaut kāds paši savus kursu pasākumus ik pa laikam taisam. Visu laiku ir kaut kādi projekti, un tur vienkārši visu laiku notiek kaut kāda dzīve, turpinās priekš. Vai tu raksturotu savas mācības kā grūtas? Tu jau pieminēji, ka pirmais gads bija tāds ļoti intensīvs. Visu laiku ir ļoti intensīvi, vai tomēr ir tā? Labi, šobrīd es vēl esmu nedaudz atslāpus, bet tūlīt man liekas, ka sāksies atkal intensīvais periods. Mācības viņas ir grūtas, jo tā kā kino to tu nevari vienkārši tāpat iemācīties, sēžot mājās, vai arī nākot uz lekcijām. Tas ir reāli pašam jādara, un tā ir reāli liela slodze. Un tas ir tiešām, kāpēc arī mums ir tik 3 kārtās uzņemšana, lai mūs reāli atlasītu cilvēks, kas var palikt šeit, un kam ir potenciāls arī noturēties līdz visiem 3 gadiem studijām un palikt industrijā. Jo, kā piemērs var minēt, ka mūsu režisori, īpaši pirmajā gadā, viņiem ir ļoti daudz darbiņu jāuzņem, un tad mēs visi cenšamies viņiem palīdzēt, viņus atbalstīt. Un tad tāpat viņiem sanāk montēt naktis, un tad ir kaut kāds, piemēram,
man arī ir bijis pieredze, ka sēž blakus režisorai 5 no rīta, mums skan kaut kāda reiva mūzika, jo mēs vienkārši cenšamies tā kā noturēties, lai neaizmigtu, jo mums ir jāsamontē šonakt filma, un tas vienkārši tā kā ir liela slodze, visu laiku ir kaut kas jādara, ja tu vēlies šeit palikt, bet tā ir arī tā kā dzīvē kino industrijā, ka slodze visu laiku iemāc. Šādi arī būs, jā. Cik jūs esat tajā jūsu audio-vizuāli, cik jūs esat cilvēku uzņemti? Cik mēs esam? Jā. Es precīzi skaitu nepateikšu. Mums ir 3 kursi, un arī mums ir tas, ka ir šie 3 kursi, lai mēs viens otram palīdzētu. Tā kā es palīdzu 3. kursam, 1. kurs palīdz man, un tad mēs visādi iedarbojamies. Bet mūsu kursā, ja nemaldos, ir nedaudz virs 20 cilvēkiem. Tad pārējos kursos varētu būt tāpat, ka ir apmēram, varētu būt kāds 70 cilvēki, 80 kopā filmu skolā, bet es varbūt meloju par skaitļiem. Jā. Vai tev atliek laiks kaut kādām savām personīgajām lietām, hobijiem, kas nav saistīti ar kino vai kaut kādā veidā ar kaut ko tādu? Vai tas ir tomēr visi, kas šeit mācās, tas ir tā kā... Tas, ko mums jau brīdināja, tā kā iestājoties, ka ir ļoti grūti šajien savienot, studijas šeit savienot ar darbu. Un tas pats ir, es teiktu, arī ar hobijiem. Un tā, jo tā kā, tas, ko es daru, ir mans hobijs pārsvarā, tā es varētu teikt. Es paralēli vēl šobrīd dejoju tautas dejas, un tas ir vienkārši, tas man, to es tā kā neizslēdzu, to es turpinu apmeklēt, un, ja gribu visu var apvienot, savienot, mēģināt vismaz, bet laiki ir tik, cik ir, un, jā. Jā, bet tad pārsvarā cilvēki, piemēram, ar ko tu tā labāk runā, viņi neviens nestrādā, tā kā visi tomēr nevar Tā kā vai ir, jo vienkārši es domāju par to, ka it īpaši mācoties kaut ko šādu, ir ļoti svarīgi ķert visas tās iespējas, sevi kaut kā jau tajā industrijā pilnveidot, un ja nav īsti iespēja apvienot to ar kaut kādu tās studijas ar darbu, tad, kad tu atrodi to, kā tu sevi, tu saprati man jautājumu, jā. Vai ir tā kā cilvēki, kas spēj to izdarīt? Nē, jā, ir cilvēki mums, kas tā kā tomēr spēj šo apvienot, bet tas viss ir tā kā filmu projekti nāk un iet, un tad katrs kā pēc savām sajūtām tur kaut kam pievienojas, kādam projektam un tā kā tas arī tas, ka tu atrodies uz kādā filmu laukuma, tas jau tā studiju procesa mācīšanās turpinās, tā kā, jā. Tad pēc šī visa, vai tu ieteiktu studēt šeit un tieši konkrēti, piemēram, tavā novirzienā? Jā, tā kā bez variantiem, jo producentu vispār Latvijā trūkst, un arī mums filmu skolā ar katru gadu, tā kā man šķiet, producentu uzņemto skaits kļūst mazāks, jo mazāk cilvēku piesakās, jo es domāju, ka vienkārši cilvēki, kas studenti vai ne skolēni, kas nāk šajien, viņi vienkārši ir visiem skaidrs, kas ir operators, ko dara montāžas režisors, ko dara tur parastais režisors, ko dara kinoteorētiķis, bet producēšana vienmēr ir tas, kas paliek maliņā, jo cilvēki nesaprot, kas tas ir. Tas miglātīts. Bet tā kā producents ir tas, kas reāli ļauj visam šim notikt, kā filmas top, ir tā kā arī Latvijā industrija balstās uz to, ka producents ir tas, kurš izvēlas, kurās filmas viņš vēlas kuras projekts viņš vēlas vadīt un uzņemties par tiem atbildību. Tas ir ļoti atbildīgs process, vispār būt, ne process, bet profesija būt producentam. Bet tas ir tas, kur es tieši sevi redzēju visvairāk, jo man ļoti patika visa organizēšana, arī tā kā vidusskolā organizēšanas process un arī tas, ko varbūt, nezinu, mums paralēli skatās filmu šobrīd, bet jā, man ļoti patika vidusskolā organizēšanas process un viss pārējais, es nezinu, ko es gribētu šeit teikt, bet jā, tā kā... ļoti atbilstoši tam, kur mēs esam, jā. Bet, jā, par producēšanu tas, ka man patīk tas organizēšanas process un man patīk arī komunicēt ar cilvēkiem. Un es vienkārši redzēju sevi šeit, jo šis ir arī, manuprāt, viena no tādām strukturētākajām daļām. To jāspēj domāt strukturēti, lai tu varētu visu vadīt un visu, jā, tieši tā sagrupēt un vadīt procesu. Kur tu redzi sev nākotnē? Pēc šī visa, pēc šiem 3 gadiem ir jau kaut kas, kaut kāda vīzija?
Zin kā, es atļauju nākotnē tādu brīvu ceļu, bet ņemot vērā, ka es šeit studēju, ka man šeit patīk, gan jau, ka sevi redzu kino industrijā. Kāds izvērtīsies, to mēs jau redzēsim, bet es nevienā brīdī neatmetu domas, ka varbūt es vispār aiziešu pilnīgi nesaistītu ar kino ceļu. Tas ir tāds, es vienkārši atstāju atvērtu prātu un skatīšos, kā mana dzīve vedīs uz priekšu. Un tu domā tieši, pieņemsim, tavā lauciņā, kā producents, tu paliksi labāk Latvijā vai tu centīsies kaut kur citur iet? Ne kā producents, es noteikti palikšu Latvijā, bet ar producēšanu ir tā, ka producents, labi, es palikšu Latvijā, bet ļoti daudz filmas top kā koprodukcija, jā. Un tur notiek co-productions, un tad piesaist visāds producents no ārpus citām valstīm un tā. Bet, jā, es sevi redzu Latvijā, bet ņemot vērā visu to, kā darbojas kino, tas neizslēdz to, ka producents un vispār kino industrija, viņi ir ļoti, izplatās pa pasauli, ne pasauli, bet visi filmu festivāli, braukšanas filmu festivāliem, tas nav tā, ka tu tā kā paliec strādāt tikai Latvijā. Tas ir tā, ka tu arī redzi daudz no pasaules, kas ir bonus šai profesijai. Un varbūt kādos projektos tev ir sanācis jau pastrādāt kaut kā saistībā ar visu šo? Tu mums vari pačukstēt. Es esmu strādājusi visādos tieši studentu projektos, kas ir diezgan crazy pieredze. Bet, jā, man pašai ir vairākas manā CV jau šobrīd sarakstīti vairāk producēti darbiņi, un tas ir tāds, jā, nezinu, ko atbildēt. Un kas ir tas, ko tu nobeigumu jau, ko tu tā kā ieteiktu, kas ir tavs tāds pēdējais vārds visiem tiem 12-klasniekiem, kas šobrīd sēž mājās skolā un streso, un viņi nezina, ko viņiem darīt. Ko tu viņiem tā kā ieteiktu? Tas, ko es ieteiktu, ir tā kā, es arī šo esmu runājis vairākiem saviem draugiem, ka 12. klasē tā liekas, ka tā ir ļoti liela izvēle, ko iet studēt, bet patiesībā tu aizēji, un tad tu tā kā saproti, ka tas nemaz nav tik tā kā stresains, lieta. Izvēlēties, ko tu studēsi, jo tev ir iespējas pārmaiņot, ja tev nepatīk, un tu nevienā gadījumā nebūsi tā kā zaudētājs. Un es ieteiktu vienkārši virzīties uz to, skatīties uz to, kas tev pašam patīk, kas tev sagādā prieku un ko tu būtu gatavs darīt arī tad, ja tev par to nemaksātu naudu. Jo nauda vienmēr ir tas, kas cilvēkiem aizmiglo acis, prātu un vispārējo. Un tad tā kā vienkārši nebaidīties arī iet tieši uz kaut ko, kas varbūt tev liekas, ka ir hobijs. Tikai hobija līmenī vienkārši turpināt darīt un dzīvot un skatīties, kā dzīve tev aizvedīs uz priekšu. Ļoti smuki. Jā. Paldies. Paldies. Super. Mēs sākumā iepazīsimies. Kā tev sauc, kur tu mācējies un kādā novirzienā? Es Bruno Skulte. Es agrāk mācījos pirmās ģimnāzijas fizikas novirzienā, A klasē, ja tas ir svarīgi. Un tagad es mācos Kultūras akadēmijā audiovizuālo mākslu filmu režiju. Un pirmais gads? Jā. Pirms tam es paņēmu 1 gadu Latvijas universitātē psiholoģiju. Tas tev nepatika? Nē, tur bija īsti nekas nenotika. Tur diezgan ļoti tā, ka varēja apvienot principā ar pilnu slodzes darbu. Un tas nebija īsti tas, ko es vēlējos darīt 3 gadus. Okay. Kāpēc izvēlējies tieši šo programmu un tieši šo universitāti? Man, kā jau pārsvarā cilvēkiem, kas izvēlās iet filmu virzienā, tas ir kaut kāds pašans no bērnības. Tā arī man no kaut kādiem 7 gadiem filmēju no sākuma kaut kādas, es nezinu, vai var lamāties. Jā, filmēju kaut kādas sūdas pa lielam, tāds vairāk improvizācija un tam līdzīgi, bet tad kaut kādas aizgaitas pašanas, tā vairāk pielikt domu klāt visam, ko daru. Jā, un principā tas arī visu laiku sēdēja man galvā kā tas, ko es gribu darīt. Tas psiholoģijas bija tas gājiens, varbūt es pirms kaut ko tādu vairāk safe.
Tu tomēr pārdomāji? Jā. Okay. Cik ātri, nu labi, es pat nezinu, vai tas, cik ātri tu veici šo izvēli? Bet labi, vai tā kā tu iestājies tajos psihologos? Un tad tu visu laiku domāji, vai tomēr tā kā iet prom? Vai tu, tā kā, ja tev būtu paticis tie psihologi, tu būtu palicis? Es nezinu, man jau tikko kā es tur nokļuvu tajā skolā. Savā ziņā vispirms bija tāds atvieglojums, ka es neeju filmu skolā, tāpēc, kad kaut kas tur bija atvieglinoši tajā, kad tu zini, ka varbūt šis ir tāds kaut kāda drošāka lieta, tas ir kaut kas tāds, kur tu vari praktiski darīt jebko, tu vienkārši dabūt diplomu un tā kā tev ir tas, ko tu gribi, bet filmu skola tur bija, tas būtu grūti, tas būtu gan grūti mentāli, gan grūti kaut ko pašam izdarīt un tam līdzīgi. Tas sākumā bija tāds atvieglojums, bet ar laiku tas atgriezās, kad es negribu tik ilgi psiholoģiju mācīties. Es tomēr gribu vienkārši pavadīt savu laiku mācoties taisīt filmas, neizniekot vairākus gadus un ķerties klāt. Tas labi. Vai tu apdomāji studēt kaut kur ārzemēs? Vai Latvija bija tāds? Man bija doma arī ārzemēs studēt. Tajā pirmajā gadā, kur es tomēr aizgāju uz psiholoģiju, tur man bija doma iet uz Igaunijas filmu skolu, kas skaitās labi. Tur arī daudz no pirmās ģimnāzijas iet. Es pazīstu arī vienu, bet tur es netiku, tāpēc, ka tajā pirmajā gadā es mēģināju tur tikt, bet es pēdējā brīdī izdomāju pieteikties. Man tur viss bija pilnīgā haosā, viss impulsīvi, nekas nebija izdomāts līdz galam. Es LU pieteicos pēdējā dienā, kad varēju pieteikties, un es nemaz nezināju par to. Es diezgan ļoti, tur viss bija diezgan tā bēdīgi. Bet tur es knapi netiku. Tad tomēr bija iespēja pēc tam tikt, principā papildinot savu iestāju eksāmenu. Uz to Igauniju? Jā. Es varēju tikt, bet es beigās kaut kā nolēmu, ka es tomēr nevēlos mēģināt vēl tikt, tā, kad es būtu tā knapi ticis iekšā. Man nelikās, ka tas būtu pareizi. Es kaut kā izdomāju, ka es vēlos palikt Latvijā. Un tad es pavadīju gadu mācoties psiholoģiju. Un kaut kā es arī nolēmu, ka es vēlos palikt Latvijā. Tas bija vairāk tāds, es nezinu. Tas nebija tik ļoti tāds loģiski domājošais izsvērums, tas bija vairāk tāds... Uz emocijām. Jā, kā man daudzas izvēles. Okay. Cik grūti bija tikt tieši kultūras akadēmijā? Un kāds vispār bija tas process, kas tev bija jāiesniedz? Kāds ir prasības? Tātad ar iekļūšanu, ja nemaldos, kultūras akadēmijā, piemēram, ir grūtāk tikt nekā Igaunijas filmu skolā. Vismaz kā režisoram. Bet, tur ir 6 cilvēki, var tikt kā režisors, ko es izvēlējos, bet kopā mēs esam 26. Tikpat daudz paņem montāžas režisors, operators, tur principā viss tā vienādi. Un tas konkurss ir tāds sarežģīts, tur vispirms ir jāiesniedz motivācijas vēstuli, portfolio, kaut kas vēl bija, un tas ir tas pirmais posms, tad ir otrais posms, kur vēl ir, man bija jāuztaisa 8 stundu laikā izfilmu. Vienkārši tur paziņoja, kur īsti pirms tam, ka būs jātaisa 8 minūšu izfilmu, bet nav pateikta tēma, un tad pēc tam tajā dienā, kad mūs visus nolika uz starta līnijas, tad mums pateica to tēmu, par ko mums jātaisa. Un tad bija tajā laikā viss jāizdomā, viss tas skripts. Pirms tam, protams, es sarunāju aktierus, kad man viņi varētu būt tajā dienā. Es diezgan stulbi izvēlējos, ka es paņēmu reāli kādus 8 aktierus.
vai kaut tam līdzīgi. Man arī tajā īsfilmā bija nereāli daudz ainas. Tur viss tik šausmīgi ātri notika, neko nevarēja saprast. Es nezinu. Sagāja beigās. Jā, bet tā filma ir tā kā pilnīgi, tu skaties un tā kā, kas tu fakt notiek. Jā, tur es nedabūju tik daudz punktus, bet pēc tam bija arī intervija, kur tev intervija par to, kā tev... Okay. Jā, viss. Okay. Vai ir pieejamas budžeta vietas? Tur ir, jā, katram novirzienam ir 2 budžeta vietas. Es, diemžēl, netiku budžetā. Kādas bija prasības, lai tiktu budžetā? Tur ir ļoti daudz kādi punkti. Tur ir skaita 4 eksāmenus, kas ir latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, un kaut kāds tas kultūras eksāmenis, kas parādījās tikai jūsu gadam vai iepriekšējiem. Jā, bet manam gadam tas nebija. Un es nebiju tādu eksāmenu nokārtojis. Jo man tāds fiziski nebija, jā, bet man vērtēja pēc tiem pašiem kritērijiem. Tā kā man jau bija tāds bišķīt šāviens kājā. Un viņam ir ekstra koeficients, ja nemaldos, tam eksāmenam. Jā, un tad tos vērtē visus 100 punktu skalā, tas kultūras eksāmens 150, ja nemaldos, un tad katrs no tiem posmiem ir 100, tas portfolio pārunas un tas iestāja eksāmena darbs īsfilma. Okay. Kādi bija tev pirmie iespaidi? Kad es iestājos psiholoģijā Latvijas universitātē, man pirmie iespaidi bija tā kā, es nevēlos mest šeidu uz cilvēkiem, kas tur mācās, bet man vienkārši bija sajūta, ka tur viss tik ļoti tā salīdzinoši nenopietni notiek. Neko īsti tā kā nemāca tik daudz. Tur vienkārši tāds bišķīt rotaļība tāda. Es nezinu. Bet tad, kad es iestājos kultūras akadēmijā, tad uzreiz bija tāda... Man savā ziņā apakšā bija tāda nojauta, kad tāda nav... ka tur arī būs kaut kas līdzīgs, varbūt tā kā arī kaut kāds bišķīt tāds stulbums, es nezinu, vai nebūtu tāda pietiekoši, nezinu, nopietna pieeja, bet es diezgan ātri sapratu, ka tur diezgan nopietni pieiet un diezgan var ātri daudz ko iemācīties. Un cilvēki man personīgi tur vairāk patika kultūras akadēmijā. Elu nebija slikti cilvēki, tā kā tur arī bija forši cilvēki, bet kaut kas, vairāk uzrunāja kultūras akadēmijā. Jūt jau sevī to izaugsmi par šiem, cik tur mēnešiem? Īstenībā, jā. Ir jau tāds... Elu bija tāda ļoti stagnācija, un man bija sajūta, ka es tieši degradējos. Bet kultūras akadēmijām es visu laiku kaut ko uzzinu, visu laiku kaut ko iemācos gan par vēsturi, gan par vispār kaut literatūru, teātru, kino, tur visu, un vēl es praktiski varu pats vairāk iemācīties, kas ir noderīgi. Un, man sajūta, ka es maz vairāk saprotu, ko es loģiski daru, nekā vienkārši, kad emocionāli liekas, tā kā, šis būtu tīri ok. Kādi jums ir pasniedzēji? Pasniedzēji? Īstenībā, tur es mēģināju vienā tajā motivācijas vēstulēs mēģināju iekļaut pie kāda pasniedzēja es gribētu mācīties, kas man liekas tāds ļoti uzrunājoši. Skatījos un nevarēju saprast, neviens no viņiem nebija tāds ļoti atpazīstams pārsvarā. Tur bija it kā Pēters Krilovs, ko es zināju, kaut kur bija dzirdējis, bet viņš izrādījās pat nemāca vairāk tur. Viņš bija vēl lektoru sarakstā, bet viņš laikam vairāk nemāca. Tad reklāmiņa minīja, tā kā rekur. Jā, es uzrakstīju motivācijas vēstulē, ka es gribu pie viņa mācīties, un viņš vienkārši tur nemāca. Bet tas, kas tur nebija rakstīts, ka tur arī māca Matīs Kaža, kas, to gan es biju dzirdējis, bet viņš nebija tajā sarakstā. Bet, es nezinu, ja kāds nezinu, tad viņš režisors Neona pavasarim un Pula ūdens garšai, nemaldos, kas nesen bija. Labs pasniedzējs viņš ir. Jā. Un pie viņa ir ļoti interesanti tas, ka tad, kad viņš nodirž tavu darbu, tev ir tāds, tā kā,
Un tev tas liek aizdomāties, tas tev somehow vispār neaizskar. Tu vienkārši tad, kad to dzirdi, tev tad, jā, tā kā tu jūties izaudzis. Kaut kādiem citiem cilvēkiem varbūt tas, kā viņi kritizē kaut kāds darbus, ir tāds, pēc vairāk emocionāli aizskaroši, jo tur neliekas, ka, tas liekas, ka vienkārši tāds nepatika. Bet tad, kad viņš kritizē, tad vienkārši tāds, šits varbūt nestrādā, bet visu laiku sajūt, ka varbūt viņam patīk skatīties. Vispār es domāju, tā stāsti. Piemēram, kā mums kādā pirmajā ģimnāzijā, tev liek tās zīmes, un tur pāršķiet kaut kas labas fizikā, ja? Tur ir skaidrs, ka tu dabūsi, nezinu, 5, ok. Bet tādā jūsu visā tajā jomā, tas ir tik ļoti, man liekas, kāds personīgi, tas ir, ka tu ieguldīji, tas ir tavs tāds radījums, un tu to novērtē. Jā, tur var būt kaut kas aizskarošs, bet lielākoties tur ir, jau pašā sākumā mums viena no kaut kādam 3. kursa meitenēm, nemaldos, viņa mums pateica visam kursam, tā kā svarīgākais ir atcerēties, ka nevis kritizē tevi, bet tavu darbu. Un tas ir svarīgi tā kā sevi emocionāli atdalīt no tā darba. Tas ir grūti. Jā. Jā. Kādi jums vispār ir priekšmeti? Un kas tev patīk, un kas tev varbūt vispār nepatīk? Mums ir mums māca vēsturi gan teātrī, literatūrā un kino. Tad mums māca kaut kādus operatoru pamatus. Tad ir, es pieteicos C-kursu fotogrāfijā, kas man liekas, ka citus gadus nemaz nav tās C-kursus. Tur vienkārši kaut kas notika ar grafikiem un tāpēc tāds pieejams. Bet tad mums ir arī filmu režija, kas ir tāds diezgan lielais tāds kurs, kas pārsvarā ir tāds svarīgākais. Un ir arī mums aktieru meistarība māca, kas man, tur gan ir tā kā bišķīt vairāk tāda rotaļāšanās, bet mēs kaut ko iemācamies, bet tādā rotaļāšanās veidā. Jā, un tad ir kaut kāds kino estētikas kurs, kas ir ļoti nedefinēts. Mēs vienkārši kaut ko mums stāsta, un mums kaut kad būs jāuztaisa tā kā dokumentāla filma šogad. Kāda ir pati universitātes dzīve tādā ziņā, kas jums tur klubiņi, doma? Es par domu ļoti maz orientējos. Bet tas, kas ir ļoti forši, ir, kad mums tieši tie tā kā galvenie, kas ir, es nezinu, tie saucās rektori, kaut kas tam līdzīgs. Tie rīko ik pa laikam mums tajā kaut kādā paviljonā seansus ar kaut kādām filmām. Tam līdzīgi tur, jā, un tu vienkārši var pa brīvvietu skatīties kaut kādas filmas uz lielā ekrāna. Nevis uz lielu, nevis kinozāli, bet tā kā vienkārši tāds liels projektors mums. Jā, tas ir diezgan forši, ka to rīko, un mums arī visu laiku sūta e-pastus par to, kad ir kaut kādā kinoteātrī tur projekcijas uz 35 mm lentes vai tam līdzīgi. Var iet skatīties to. Es diemžēl vēl neesmu bijis, bet... Tev vēl ir laiks. Jā, tieši tā. Jā, labi. Kādi ir tavi kursa biedri? Jūs jau pateicat, jūs esat 6? Ja? Vai tas ir kāds tieši, jā, režijā ir 6, bet mums lielāko daļu kursu nav sadalīti mūsu novirzieni. Mēs pārsvarā esam viena klase. Tā kā visi tie 26 cilvēki dažādos novirzienos, bet viņi iet uz vieniem tiem pašiem kursiem, bet kaut kādos atsevišķos novirzienos tā kā ir atsevišķi kursi. Mums režijā ir atsevišķi filmu režijas kursi, tur operatoram atsevišķi operatora kursi papildus un tam līdzīgi. Vai tu nejūties varbūt nepietiekami māksliniecisks nākotnē, kā izmācies pirmajā ģimnāzijā? Jā, vispār es ļoti tādu jūtos, tāpēc, kad es vienkārši dzirdu to, ko cilvēki tur pārsvarā saka, no kurienes viņi ir, tā kā kaut kādi tur no Rozentāļiem, vai kaut kādi tur ir gājuši kaut 2 gadus kādā fotogrāfijas skolā, es nezinu, tur viens vispār profesionāli darbojās, kaut kādā taisa, man liekas, kāds reklāmas kaut kam, es nezinu. Jā, un es vienkārši uz to klausījos, man tāds, es nezinu, tā kā, ko es, bet man kaut kā paņēma, varbūt man bija ko dot, es nezinu. Gan jau ko bija? Cerams, jā. Vai pašas mācības tu novērtētu kā grūtas?
Ir tā, ka vismaz pagaidām nav tik ļoti daudz tie mājas darbi, tā, ka tev būtu jāpavada visu nakti, nezinu, mācot, vai vispār diezgan daudz mācoties, bet vienmēr ir tāda arī apziņa un tāds guilt-trips, ka tev vajag, principā, vienmēr skatīties filmas. Tas ir arī mums tajā kino vēstures kursā, tā kā vismaz vienā prezentācijā pasaka, jūs varat noskatīties kādas no šitām 20 filmām, kas mums ir tik minētas prezentācijā. Un, jā, tu vari noskatīties vienu, tu vari noskatīties nevienu, vai noskatīties, nezinu, 10 no tām filmām, bet tas ir, principā, arī tas, cik daudz tu ieguldi tajā mācību procesā. Un, nevar Cik tu noskaties? Kaut ko es esmu noskatījies, bet pārsvarā es kaut vienu līdz 2 no tām filmām, ko mums min vienā prezentācijā, noskatos, bet visu laiku tā sajūta, ka vajadzēja noskatīties kaut ko. Vai mācību ziņā tā kā sanāk vairāk tieši izdarīt universitātē, vai vairāk paliek pēc tam mājās? Pārsvarā tas, ko mēs universitātē mēs praktiski neko nedaram. Tā kā mums ir pārsvarā izstāsta visu vielu. Varbūt mums parāda arī kaut kādus piemērus. Piemēram, tur parāda kādā filmā, kā tas izpaužās, kaut ko tam līdzīgi. Un tad pēc tam mājās mums ir tas vai kaut kā jāpraktizē, vai jāskatās filmas, kur to praktizē. Kaut kas varbūt jāraksta. Jā, bet lielākoties viss paliek tā kā tas, ko tu dari ārpus skolas un kā tu taisi arī tas īsfilms. Nav īsti tajā studiju laikā ierēķināts, ka šīs ir tās 5 stundas, kurās mēs tur taisam īsfilmu vai tam līdzīgi. Būtībā viss ir par tādu sevis disciplīnu, jā, savu kreatīvo. Tas arī ir svarīgi, jā. Un tev paliek, cik tā kā tev daudz laika paliek vai privātai dzīvē, saviem hobijiem, un cik sanāk kaut kā aiziet uz skolu? Vai arī tev privātā dzīve hobija ir kino? Privātā dzīvē man puslīdz paliek laiks. Protams, ir kaut kas, kas tiek atņemts, kaut kas... Tur, principā, ir tik ļoti... Tieši filmskolā ir tā sajūta, ka tu īsti nezini, tu pats izlemi, cik tev ir tas mācību process, cik tev ir privātā dzīve, jo, kā jau teicu, tu vari mācīties, cik tu gribi praktiski. Man liekas, tur ir daudz tā kā šaurāka tāda robeža starp to, kā tu atdala, ka šīs ir mācības, un šis ir mans kaut kāds, tā kā, tur viss, man liekas, tas saplūst kopā. Jā, un arī diezgan liekas tā stulbi teikt tāds, nē, man tagad ir jāmācās, un tas, ko tu dari kā mācīties, es skatīsies filmu, tā kā. Jā. Izklausās jau labi. Tas būtu forši, ja es varētu pateikt, jā, man vajag rukāt tagad, un tad nevienam neteikt, ko tu rukā, jo tas, ko tu rukā, ir vienkārši skaties filmu ar kaut kādiem snēkiem, un citi tur pavada, es nezinu, cik tur stundas, pētot, kas tev ir zem ribkeidža. Bet vai tā kā tev pagaidām, cerams, ka tā arī nekad nebūs, bet kā varbūt nav tāda baile, ka šī lieta, kas tev tik ļoti patīk, piemēram, filmas, kino, ka tāpēc, ka tas tiek tā uzspiest, ka man ir mājas darbs skatīties to filmu, ka tev vairs negribas vairs neko šitādi darīt, kā skatīties to filmu. Tāpat kā ir šitā piespiedu literatūra skolā vai kāds obligātā. Jā, tur ir kaut kas no tā. Ir īstenībā tas, ko es biju ļoti pašteikts, tas, ka mums, piemēram, šeit literatūras skolotājs, viņam pa lielam ir vienalga, vai tu izlasīji to grāmatu, ko viņš teica, tu izlasīt. Bet tas, kā viņš stāsta par literatūru, tu vienkārši klausies un tad es gribu izlasīt kaut ko tā kā. Jā, bet ar tām filmām, ko mums saka, jā, tas ir mazliet tāds, vairāk ir sajūta, ka tas ir tāds bišķīt melnāks darbs, jo arī ir tīpaši tad, ka tev ir jāskatās kaut kādas ārzemju vecākas filmas, kur tev, tu pavadi visas tās kaut kādas 2 stundas lasot subtitrus un ieskaties arī kadros, tā kā jā, šitā cool kompozīcija, tagad atgriežos pie lasīšanas. Jā, tur ir kaut kas no tā. Okay. Bet tad kopumā, vai tu ieteiktu cilvēkiem studēt Latvijas Kultūras akadēmijā, tavā novirzienā? Pagaidām es teiktu, ka jā.
Un es nezinu, kas notiks tālāk, jā, bet pagaidām man ir ļoti laba pieredze šajā skolā, bet man liekas, ka es neieteiktu to kā vienīgo variantu, ko izskatīt, jo es nezinu, kā ir citās filmu skolās, un ir cilvēki, kas saka, ka šī nav labākā filmu skola. Tāpēc, ja ir iespēja, tad laicīgi mēģināt arī kaut kādus pēc iespējas labākus pieteikumus, un arī ārzemju skolās, ja tas ir tas, kas uzrunā. Ja vēlas palikt Latvijā, es domāju, ka šitā noteikti ir diezgan ok skola, kurš iet. Un tad kādi ir tavi plāni tomēr vismaz mazliet? Ko tu darīsi pēc? Ir kaut kas? Tā ir ļoti traģiska daļa, tāpēc, ka ir ļoti, īstenībā, tas, kur man skauž par citām skolām, ir tas, ka tu dabū diplomu, tu dabū darbu, bet filmu skolā tu dabū diplomu, tur viņi var, es nezinu, viņi var uztaisīt kaut kuģīti, palaist pa dāmbeti, kā saka. Jā, tu vari jebko darīt ar to diplomu, tikai nedabūt darbu. Super. Jā, bet tu vari dabūt to pieredzi, ar ko tu vari pats uztaisīt savu darbu. Un varbūt es dabūšu to pieredzi, varbūt nē. Tas viss ir up to me, up to visi cilvēki, kas taisās kaut kur tādā virzienā iet. Tu vismaz būtu pamēģinājis. Tā kā zini, cilvēki būtu palicis tajā psiholoģijā, un tad tās bācis bija jāaiziet, jāpamēģina. Jā, tas arī, tas no kā es arī baidījos. Bet vai tu plāno tā kā palikt Latvijā, vai tu tomēr vēl domā kaut kur aizbraukt prom? Tas ir, Vieglāk izsisties ir Latvijā ar kino? Jā, bet ļoti salīdzinoši tu vari vieglāk izsisties Latvijā, bet tu vari daudz vieglāk sasniegt griestus Latvijā. Tu vari, tu sasniedz to kaut kādu, varbūt, kaut kādu augšu. Ir bišķīt grūtāk dabūt kaut kādu lielāku to pēc tam improvement, lai, nezinu, aiziet globāli. Bet tas tāpēc ir iespējams, jo ir daudz vienkārši jāpiesakās internacionālos filmu festivālos, un tad tā ir kaut kā jāmēģina arī izsisties uz citām valstīm, jo tomēr, Latvijā ir diezgan griezti tādi. Jā. Ok, un tad uz nobeigumu. Kāds ir tavs ieteikums 12-klasniekiem, kas šobrīd sēž un uztraucas, ko tad viņiem darīt? Ko tu viņiem iesaki? Ok, tas, ko es iesaku, ir varbūt citi cilvēki teiktu tā kā netik ļoti uztraukties vai tam līdzīgi, bet es esmu tieši tas, kas ļoti maz uztraucās, un es to mazliet tā kā nožēloju, bet tāpēc es teiktu, ka varbūt, neuztraukties tik ļoti vienkārši tā kā sēžot un uztraucoties, bet mēģināt varbūt kaut kādu visu laiku kaut ielikt mazus solīšus tajā, lai tu izveidotu savu to motivācijas vēstuli un tam līdzīgi. Tu vari, es nezinu, vienu dienu uzrakstīt kaut kādu melnrakstu tīri tā uz izjūtiņu, tad, bezsakarīgi varbūt vai tam līdzīgi. Kaut ko, ja tev vajadzīgs portfolio filmu skolā, tu arī vari kaut ko vienkārši laikam nobildēt vai pamēģināt padomāt par īsfilmu, bet un tad kaut kā varbūt pa vienam solītam mēģināt izveidot jau to savu kaut kādu formu tam applicationam, ko tu taisies iesniegt universitātēs, jo es to visu darīju pēdējā brīdī, un tad ir, nē. Super, paldies! Paldies, Pence.